Kamēr iekšlietu ministrija, valsts policija un fotoradaru uzstādītājs Vitronika netiek skaidrībā, kā noslēgt neveiksmīgo fotoradaru uzstādīšanu, iedzīvotāji paši ķērušies klāt drošības uzlabošanai uz Latvijas autoceļiem. Ka valstī, ka tas viss ir priekš satiksmes drošības, nevis naudas pelnīšanai. Izveidoti akcijas profili dažādos sociālajos tīklos, kuros Latvijas iedzīvotāji aicināti sekot un vecos leduskapjus, televizorus, grilus, kumodus un citus saimniecībā vairs nederīgus priekšmetus pārveidot par fotoradariem līdzīgiem objektiem un novietot viņuprāt bīstamās vietās pie ceļiem. Pirmkārt, mēs izdarām to, ko valsts nav spējusi izdarīt par 16 miljoniem. Otrkārt, šoferi patiešām piebremzē, samazina ātrumu un kustības drošību uzlabojās. Treškārt, tev šķūnīts ir atbrīvots no vecām grabažām. Tautas radara akcijas vietnē sociālajos tīklos var atrast un lejupielādēt pat fotoradara schematisku grafiti šablonu, ko uzpūst uz mājiņu radara. Pagaidām akcijā iesaistījušies 26 cilvēki, kas par saviem neīstajiem radariem informējuši Tautas radara organizatorus. Taču kopumā valstī redzēts daudz vairāk brīdinošo zīmju. Pēc Tautas radara uzstādīšanas, piemēram, šādā vietā, akcijas atbalstītāji aicināti kādā no sociālajiem tīkliem ievietot precīzu informāciju par to, kur viltus radars uzstādīts, lai septembrī Latvijas zaļais punkts to varētu viegli atrast un utilizēt. Līdz tam laikam butaforijas īpašniekiem vajadzētu parūpēties par to, lai ap objektu neveidotos atkritumu kaudzes, un tas būtu viegli pamanāms lielā attālumā.